Vieglu kustību pamats ir veselība, balsta un kustību aparāta vai precīzāk izsakoties kaulu veselums un stiprums. Tomēr ar laiku kaulu stiprums samazinās. Kā nodrošināties, lai kauli ir stipri un veseli? Ir iznācis viens raksts, ļoti liels pētījums pasaulē, kas ir veikts Austrālijā, kur sekots ļoti daudzu desmitu gadu laikā ap 400 grūtnieces, un ir pierādīts, ka ja grūtniecības laikā lieto D-vitamīnu, tad kaulu stiprība tiem jaundzimušajiem ir daudz labāka, un lūzumi viņiem, tad, kad viņi kļūst jau gados vecāki, ir daudz mazāki nekā tām grūtniecēm, kas nerūpējas par kaulu veselību. Aptiekas produkcijas koralu kalcijum un austeru kalcijs ar D3 vitamīnu ir unikāli kalcija avoti, kas palīdz atjaunot un stiprināt kalcija rezerves organismā bērniem, pusauģiem un pieaugušajiem. Kalcija sāļi stabilizē kaulaudus, vitamīns D3 regulē kalcija homeostāzi un nodrošina kalcija uzsūkšanos organismā. Tad, kad jau šis kaulu blīvums sāk samazināties, praktiski tas jau ir nokavēts laiks. Ja? Jo cilvēka organisms pēc pētījumiem šo kalciju maksimāli uzņem un uzkrāja organismā līdz apmēram 25 gadu vecumam. Pēc tam jau tās rezerves ne tik daudz kā uzkrājās, bet arī viņas tiek vairāk arī tērētas. Līdz ar to tad jau meitenēm un sievietēm līdz 25 gadiem būtu svarīgi nodrošināt, lai šī kalcija rezerve organismā būtu pietiekamā daudzumā.